Wow! Nu super krautuve. Karoči krautuve, re, kur te ir. Ja? Ceļš aiziet tur. No turienes atbraucu. Значит, man jāpabrauc uz priekšu. Un ar pakaļ te jāiedzinās iekšā. Jo tur tālāk apgriezties nav kur. Ej, tu nost, es te nekad mūžā neiestumšos atpakaļgaitā. Es te neiestumšos. Wow! Vienkārši stīgā te jāiemauc atpakaļgaitā. Nu labi, nav jau tālu, bet nu nenormāli šauris. Nu reāli vienkārši perfekti jāiebrauc iekšā un te vēl līkumiņš ir aiziet. Nu jā, tu ir razīgi. Blīn, es nesaprotu, kāpēc tie, kas šito te visu plāno, nu, blīn, kāpēc nevar izplānot, nu galā kaut kādu tur te veidu uztaisīt, kurā večiem apgriezties vai kaut kādu aplīti, nu, tas jau vispār būtu izcili, jā. Blīn, es nezinu, man liekas tie, kas te visu šito te plāno, vienkārši sēž pie kompi un pofīgi. Gan jau, ka tur kaut kā veči tiks galā, jā. Večiem tagad ir te jājās. Es nezinu, cik ilgi man tas tagad te prasīs iejāties te iekšā un, nu, reāli sačakarē laiku un dara vienkārši visu apgrūtina. Pirmdienas rīts vienkārši iesākās burvīgi. Labi, nav ko daudz te pļurkstēt. Jāmēģina stumties. Nu, bļien, nu, te nekas labs, man liekas, ka nesanāks. Dabūšu, nu, taču jāšos te, bļien, paskaties, ne? Tāpēc jau nav brīnums, ka mežā aplauž, salauž, nolauž, uzlauž un tā tālāk. Nu, paskaties, reāli, reku te ir koks, tūlīt spoguli aizķert, jā, nu, reāli. Un reku tur līkumā tā te ir jāielauž iekšā. Nu, iekšā te es te tiku, jā, iegriezu, bet, nu, bļien, nu, tādās milenē vienkārši te ir jāstumjās iekšā. Nu, kaut kāds pilnīgs idiotisms. Nu, kur šitā te sūdi izdomā? Nu, te tiešām nevar. Un man šitai, ja vēl te būtu bērns, te patās jāņem, bet man vēl jāsumjās vēl tur dziļāk iekšā, tur tāra stāv. Nu, karoči, blien, reāli, pirmdienas rīts pats jau nerviču bišķi sačakarēti ir, nu, goda vārds. Nu, ielaužos. Un, blien, nu, tik tīzla vieta, nu, goda vārds. Nu, reku, te bišķi aizķēru šito te stūrīti. Nu, paskaties, nu, pilnīgā līkumā, loči īkšā milenēs vienkārši. Jomā, jā, nu. Bet, nu, labi. Arī tu šokolādīt uzēdu. Jāņem rekur lapu, koku, tara. Un rulēsim tālāk. Laiciņš ir vienkārši pasakaini tīzlis. Principā vispār pirmdienas, superīgs pirmdienas rīts. Ir -2 laikam vai -1, līst lietus. Jābrauc iekšā pa drūmāko ledus ceļu. Skatīsimies, kā būs ārā izbraukšana. Nu, nezinu, jāskatās, kā mums šodien ies. Močku var kaut ko citu, pēc tam dabūt. Nevis šitie atkal laušties iekšā. Reāli pusstundas, man liekas, nodirsos, padiršu nervus. Pačkarēju, sorry pa manu izrunāšanos, bet nu, es esmu mazliet dusmīgs šorīt. Dāju to būdu ciet. Un krāmējam iekšā tariņu. Vedam uz valku, uz ķeizera, laikam saucās. Jūs man redzat? Jums te priekšā kaut kāda pila uzpilējusi. Tā. Kaut ko baigi gribēju teikt, bet nekas īsti nav ko teikt. Tā kā skatieties vien, kā es krāmēšu tariņu iekšā. Tā ir, ka aizmirstam attāķēt šidos, tad jākāp zemē ir un jāattāķē viņu. Tur ja jau esam zemē, tad pie reizes vienkārši ņemam un pārmetam arī pāri štropis. Visi stropējamies klāt un tinamies projām. Vēl viens vīrs cīrās, bet skatos soliķī laikam mauc.
Jā, bet šitais jau ir cits, jo viens, kamēr es krāvos, aizbrauc garām. Jo, kad es braucu, te jau stāvēja piekap, bet ne šitā cita, tā kā te kaut kur cītīgi vīri dampē pa kaut kurien. Jā, nu braukšana šeit jau arī nav nekāda medus mājas, te viss ir tāds smuks ledus ceļš. Jāierunā, jāiebļo rācijā. 1-2-1-2 braucu ārā ar kokiem. Es ceru, ka pretī man neviens te nebrauks. Jo, ja brauks, tad ir pakaļā. Labi, davai rullējam ārā. Pēc tam jau atkal papļāpās, ne? Vitamīns.lv visai produkcijai 10% atlaidi. Tikai ar kodu BUFFRIDER. Mazā reklāmiņa jāiesprauž. Braucam uz valku, laiks pilnīgs stulbs. -2 un lietus līst. Iedomājies, visi šitie zeminieki jau pa ledus ceļiem pārvērtušies. Stulbs laiks galīgi, jā, atkal mīnus, plus, mīnus turpinās viss šitais te. Viss šitais stāsts sākās nesākās no jauna, bet vienkārši turpinās. Jā, jāskatās, kur tālāk, kur nākošā krava būs. Moška jāsarunā kaut kādu finierītu uz Rīgu pavazāt no Skultas, vai kā, man liekas, ka tur bija finierīts. Šitādā laikā labāk nekā kaut kur dzīties pa kaut kādiem šitiem ledus ceļiem. Un it īpaši ar šito krautuvu, jomajo, nu galīgi nekūlu. Tā kaut kā. Čau, nu tikko uzkrāvu pilnu kravu bērzu papīriem. Jā, un pēc Skultas ir kāds plāniņš, kas tālāk, nu tā, plus mīnus vai pagaidām, nezinu. Un čau arī tu, mans vecais draugs, kur tu aizķēries? Mek mieru un nāc ārā. Kamēr printējās pavadzīme, uzšķinīsim mazo fikso viģiku. Es gan nezinu, kurā dienā es te apstājos filmēt, man liekas, tas bija jau pagājušajā nedēļā. Bet, nu, kamēr man visu laiku stāv somā un zin kā, ir te vairāk jau ir prasījuši, kad jauns video, kāpēc video nefilmēt? Zin kā, Džeki, tā video filmēšana, tas ir darbs, tas ir reāls darbs. Tu esi darbā, un tad vēl tev ir jāmauc papildus darbs, jā, ar to filmēšanu. Nevienmēr tas ir vienkārši kaut ko, traļa, vaļa. Vienmēr tev ir kaut kur tā kamera jāuzstāda, kaut kas tur, nu, karoči, jūs man domas atradāt, es tavs ātrumu nevar izdomāt. Bet, nu, tas ir darbs veikši, jā. Pirmkārt jau tāpat filmēšana, kamēr tu safilmē visu to. Un tad, protams, arī pēc tam ir jāmontē. Un ar to montēšanu ir, zin kā, ar to montēšanu ir tā, ka uzfilmās te ir, pienāk brīvdienas, un nu pat varētu montēt, jā, bet ir brīvdienas, un reāli. Nu, man tajā brīvdienā, nu, es negribu skatīties uz tiem kokiem, es negribu skatīties, kā šancē brīvdienā. Es gribu atpūsties brīvdienā, saprot? Ne jau tas, ka tur riebjās vai preitīgi vai kas, bet es gribu atpūsties. Es visu nedēļu, jā, maucu, redzu kokus, krāmēju kokus, un brīvdienās atkal skatās, kā es krāmēju kokus. Nu, citreiz neceļās vienkārši roka, tāpēc es saku, tad, kad man uznāk lusta, jā, tad es arī kaut ko uzfilmēju un arī uzmontēju. Tā kā tā, jā, un reāli visu nedēļu te maucu video, filmēju kaut ko, un tad arī beigās galā kaut kad samontēšu kaut ko. Esam Gatartā, aiz Gatartas, rekur tāds foršs kalniņš no krautuvas. Rekur ir krautuva, jā. Uzbraucam augšā. Un tad pa kalnu lejā ieskrienamies. Un pa kalnu augšā tāds foršs kalniņš, jā. Tagad viss sāk kust, tāds žļurdziņi. Nu, skatīsies, kā ies pa lielam, jo līdz šim viss bija kārtībā. Tepat puspieka vālēja augšā, bet, nu, tas bija cita laikapstākļi. Es jau tur bišķiņu sakaisīju, braucot lejā, bišķiņu smiltiņu uzbēru. Tā kā, nu, principā, jā, ielikam manuālajā. Labi, davai, nav ko stāstīt. Es braukšu un uzfilmēšu. Tā, nu ko, kā saka, ar dievpalīgu. Ierubījām starpasnieku, izrubījām pretbuks, ieliksim tult manuālajā. Un tad, principā, ar kaut kādu 7. ātrumu piržam augšā. Varētu pat ar 8. un tad pārmest 7. Davai, tā arī darīsim.
Ejam. Smuki ejam. Un smuki uzejam. Tālūk vīri un dāmas. Vīri un dāmas. Mauksim pusdienu, baigi rīt gribās. Un šoreiz es nepaņēmu līdzi ēst. Es tur paņēmu batoniņu un banānu un ko es tur vēl paņēmu. Vairāk ar neko laikam jāiet Bērskrogā, bet šoreiz es gan laikam aiziešu un paēdīšu Bērskrogā, tur tajā kafūzī. Es tur vienreiz biju, ar meitu kopā bijām. Es biju paņēmis meitu līdzi vienu dienu uz darbu. Un tīri pabraukāt, jo es esmu redzējis daudziem citiem šoferiem ir līdzi bērni, šeit tad pa skolas brīvlaikiem, un es arī gribēju meitu paņemt līdzi, un gan jau, ka zīķeris izaugs lielāks, tas arī gribēs līdzi aizbraukt tētim ar lielo dampi pavālēt. Bet, es tur novirzījos no tēmas, aizlaidīsim. Šoreiz gribās ieiet kafūzī, laikam paēst. Es vēl līdz galam neesmu izdomājis, bet 95 proči. Un, protams, arī jāiet Elvija. Bliņkā tas piķis lido, aiziet paēst, nopēc kaut ko uzēst, paēst, uzdzert. Tur čiriks, tur 15, tur 10. Un tā tas piķīts aizlido. Bet, rīt gribās un rīt vajag, un rīt arī man patīk galvenais. Jā. Es nevaru kaut kāds tur traļa vāļa uzkost kaut ko. Man vajag normāli kārtīgi pieštopēt ģīmi. Te tāds bišķi slīpumiņš tāds. Slīdīgumiņš, čik. Čau vecais, kas skatās, jā. Te ar sniega mocīti, kas man storī skatījās un TikTokā seko, varēja redzēt, čalis pierulēja ar sniega moci, papļāpājām, skatītājs un pārmijām pāris vārdus. Un tā. Un te arī te badās man sievas senči dzīvo, te badās čau, ja jūs skatāties gadījumā. No rīta tikāmies, no rīta redzējāmies, pareizāk sakot. Tāda šitie te gatāri, tūlītās būs drusti, un īstenībā drusti smuka, ritīgi smuka pilsēta, tā nav pilsēta, laikam, miestiņš, ciematiņš, bet reāli ritīgi smuki, tīpaši vasarā kopt, un forši tas ezers ritīgi smuka tā peldvieta tur uztaisīt, un diemžēl paņēma un likvidēja to drustu skolu, kas tur ir reāli skola, ezera malā, ritīgi pasakaņas skats, tāds, smuka vasarā uztājas tur. Bet, mēs te šeit tāpēc bieži pabraucam pa vasaru un skatos ir nokaisīts bišķiņi, maleči, es jau braucu šurp, tas no drustu ceļš gan ir sūds pilnīgs, un pretī man tur brauc kaisītājs ar šķūri, bet viņš nešķūrēja vienkārši kaisīs. Domāju, vajadzēja tā, ka šķūri nolaist un tad uzkaisīt vēl, jo tur tas ceļš būs, dirsā līdz Pleskaus šosēm, tāds 3 špūrīts iedzīts un tāds pilnīgs mēsls. Labi, jau man ir sausa mute un pauris jau nestrālā vairs. Davai sākumā ir jāpēd, un tad jau atkal kaut ko pafilmēs. Burvīgi, ko lai saka? Burvīgs pusdienīgs ir paēsts Bērskrogā. Pusdienām nebija nevainas, paņēmu to dienas piedāvājumu, kas bija 6 eiro. 6 eiro dienas piedāvājums. Kas tur bija? Zupiņa un kartupeļi ar gaļas, kaut kāds stroganovs vai kaut kāda gaļīgā mērce un salātiņi. Un padzerties, dzēriens, 6 eiro. Sāk ar zupiņu, protams, bet nepareizi izdarīt, pats sev apčikarēja, jo zupiņa bija tik karsta, ka mēli apdedzināt varēja. Un beigās, kamēr es norīju to zupu, tikmēr jau kartupeļa augsti jau palika. Tā kā, bišķiņ izgāzos, bet labi, neko, uzēsts ir. Bet, nākošreiz es droši vien, ka ņemtu kaut ko citu, varbūt pamēģināt, nevis vārītas kartupeļas. Tā kaut ko, neko, paēdām, uzēdām, iegāja Elvija, protams. Saka, naudiņa lido, reāli. Iegāja Elvija vēl, es jums tagad nerādīšu, ko es te nopirku, bet to pēc tam, es principā nopirku arī vakaram, ja man sanāks palikt pa nakti, kas visdrīzāk arī sanāks, bet es vēl neesmu 100% pārliecināts, tāpēc es vienkārši nopirku, lai tas stāv leduskapī, man, vakarīgs gatavs, jo tad, kad es sapratīšu, ka man jāpaliek mašīnā, tad vairs veikali nekur nebūs. Un tāpēc vienmēr vajag laicīgi iepirkties un sapirkt visu nepieciešamo. Un tā kā pusdienas ir kārtīgi pēsts, bafonkulīts var uzēst,
Miks. Bērnības šokolāde, saldējā uzēst, maziņu šokolādīt. Un, protams, arī enerģijas dzēriens, kā tad bez tā. Un viss, rulējam tālāk uz skulti. Un tā kaut kā. I saw an angel that I'm sure she smiled at me on the 100 punktu copyrights. Nu, ko domāju, kamēr brauks pāris vārdus var pamuldēt. Ceļš normāls, tīrs, viss nokusis, nav slidīgs, var papļāpāt. Nu jā, īstenībā šitais ir tas moments. Tagad divas dienas man bija brīvs, nu ne brīvs, bet pa garāžu bišķi paņēmos tur šo to pieskrūvēt, šo to atskrūvēt, pielikt, noņemt, nomainīt un tā tālāk. Bišķi pačugināties, jo šitais bija tas laiks, ka bija tas tā trakā atkala, bija līja lietus vismaz mūsu galā, jā. Nu, Rīgā tur ir savādāk, nu arī jau slidens, viss tur bija pakaļā, bet tīpaši mūsu galā tur bija -3 visu dienu un līst lietus. Jūs iedomājaties, nu vienkārši pilnīgākā slīdotāja, es tur vēl tiktu kā bija ielicis, tur arī mājās pa Zeminieku man jābrauc, jā, nu pat mašīna ar šipiem, jā, tur jau bišķiņi nēsāja, un tad iedomājieties, nu pilnīgs bezceļš, jā, tur šies čatos vīri, tur runā kā visām ķēdēm slīdot pa kalniem lejā, un nu pilnīgi pakaļā mīnusi un līst lietas, nu viss sniegs, visur tā kā glazūrā spīdīgā noklāts. Tā kā, jā, baigi interesanti, vēl vien tāda šitāda dabas, šitāda laikapstākļi, kurus es nebiju pieredzējis, teiksim, kā šoferis, jā. Un atkal viss jāiemācās un jāpiešaujās, bet, nu jā, to dienu paņēma brīvu un padarbojos pa šito te pa garāžu, un beigās bija tā, ka vispār laikam visiem valsts mežu, tie, kas brauc valsts mežos, ja tur pārsimts mašīnām laikam, visiem pilnībā vienkārši atcēl tajā dienā šitos te darbus, un visi vienkārši kancelēja, visi brauc mājās. Neviens nestrādāja tās dienas, jo valsts mežu ceļi ir vispār šitādi maziņi apaļi ar 8-metrīgajiem grāviem katrā pusē. Wow! Tā kā jā, nu, protams, man jau arī visur tur kaut kur krautūras, drustos, gatartā, tur un šur. Nu, pilnīgi nereāli vispār braukt, mēģināt un laust kaklu un mašīnu un tā tālāk. Tad prātīgāk vienkārši paņemt brīvdienu. Nu, ne brīvdienu, kaut ko garāžā padarboties un nogaidīt to. Un tagad jau ir laiciņš tāds, kad +3 grādi un līst lietas, jā, tā kā viss ir nokausēts. Visi lielie ceļi ir nokusuši un super braucam, jā, bet uz vakar jau atkal jāuzmanās, ka būs kaut kāda mīnusiņa vai -1 vai kaut kas sāksies melnie lēdi. Man te ar vienā dienā pirms šitā trakā, kas sākās, tas bija iepriekšējais dienas vakars, jā, es braucu uz māju un pa Pleskavas šosei vienkārši man pilnībā vienkārši šitā, es jūtu, ka sāk nest, vienkārši šitā te šķērsām pa Pleskavniec uz vienu pusi, uz otru pusi, ej, tu nost, kā es pārmīs, goda vārds. Un piekaba aizmugurēs, es paskatos spogulī, piekaba arī šitā te pa Pleskavē, nu neviena nebija vakarā, paldies Dievam, jā. Ej, tu nost, ka es pēc tam ar trīcošām rokām uz māju braucu. Nu reāli melnais lēts vienkārši brauc, jā, melns asfalts vienkārši, tu jūti, ka tu vienkārši aizslīd, visu vairāk nekontrolē mašīnu. Tā kā, jā, baigi stulbs, nu, sajūta, jā, tā kā, bet, nu, tāds tas šoferu darbs ir. Labi, muti izrunāt, tas bija tas, ko es gribēju pastāstīt, ja, par to interesantiem laikapstākļiem, kas mums te ir tādi galīgi. Laikam es nezinu, vai tā ziema mani konkrēti testē, vai kārtīgi rūda mani, ja, kā jauniņo šoferi, vai es nezinu, vienkārši cūkojās, ja, vienkārši dirsina mani. Bet, nu, varbūt, zin kā, tagad dabūt pieredzi šitādā, un tad pēc tam var, jā, nākošos ziemas normāls būt. Bet tagad vismaz, zinu, pirmajā ziemā jau dabūt tādu kārtīgu pieredzi. Tā, fiksais sveiciens kokvedējiem, kas man tikko uzprasīja, Bāf, kad būs nākošais video, un es viņam atbildēju, top patreiz pa brīvdienām montēšu. Tā kā tu jau zini, kurš tas bija, kurš tu man prasīja, es nepamanīju, man liekas, kā 3 kokvedēji brauc, kad pretī garām. Nu, te nobrauc lejā no kalniņa, no caur skultei tikko izbrauc. Ceturtdiena. 15. februāris, 3:53 pa dienu. Bļiņ, kā laikapstākļi mainās, tas ir vārds kaut kāds atbrauc uz skulti, vienkārši +4 un līst lietus.
Un sniegs jau vispār gandrīz, nu labi, nav tik trāk nokusis, bet nu, ļoti savādāk ir nekā mūsu galā, jā, ziemeļu vidzemē. Nu, ceļi, asfalti, visi tīri, plīki, nu tāda zibināšana, kad tik prieks, kur tu rodies, johaid, jau zibināt un zibināt. Un, jā, braucam tagad uz plāniņš, braucam uz Raganu, Raganā krautuve, paķeram finierīti un bliežam uz to Rīgu, uz to galvaspilsētu, uz to lielpilsētu. Brauksim uz to lielpilsētu, uz Rīgu, uz Bolderāju, nodosim finierīti. Un tad jau tur būs vakars, droši vien jau 8 jau. Plāniņš tāds, ka pēc tam paņemt kaut kādu papīru malku atpakaļ uz skulti, no kaut kurienes, es nezinu, varbūt arī tepat Raganā vai kā. Nu, tas jau būs rīt no rīta, nodošu to papīreni vai arī uzkraušu rīt no rīta. Nu, redzēs, cik tālu šovakar tikšu, kāda lusta būs un cik ātri tas viss ies. Un jā, rīt no rīta nodos to papīreni tepatās skultē. Un no skultas baļķus atpakaļ uz mūsu galu, uz Launkalnu. Un nodošu tos, un tad tur vēl ir vietējās, vai nu tur padās uz to gatārtu aizšaušu fiks, vai vēl tur kaut kāds vietējās kraviņas ir tā kā tās piekdienas nobeigumiņš, zikā tā kā būs baigi feini nobeigt nedēļu. Un braucam tagad uz Raganu, tur vēl viens kolēģis arī brauc, viņš bišķi man pagaidīs, lai mēs tur varam samainīties, jo finieris ir dziļāk iekšā, tur ir tāds krusts, es tur principā apgriezīšos, iebraukšu pēc finieru, un viņš ņem baļķus, kas ir tuvākā izejai, jā, un tad viņš pēc manīm iebrauks iekšā, tā, lai viņš var pirmais tīkties projām ar baļķiem, un es finierīt ņemšu. Stūmjamies, atpakaļ gaitā. Treniņš, labs treniņš, tātad reku krusts, jūs redzat kolēģis tur krustiņā jāiebrauc pa labi, tad jāpadod redz uz atpakaļ kā viņš, un tad jāiegriež atkal pa labi, tā kā ārā braucot, un atpakaļ gaitā te iekšā pēc kokiem. Nu, viņam bišķi tuvāk, viņam baļķīši, man bišķi tālāk, man te finierīts, bet arī nav. Nē, nu kā nav. Nu, tāpadās jau bišķiņa jāpastūrē ir. Pagaidām viss vēl ir ciets, bet nu te ir pilnīgi citi laikapstākļi. Te ir reāls pavasaris. Tā, rekur ir finierīts. Nu, baigi labi. Jā, rekur finierīt. Ņēmam ciet, bišķi jau pa tālu aizbrauc. Un nekas, bišķi priekš. Un tā kaut kā. Es pat nezinu, ko vēl, kamēr tikšu līdz Rīgai, bet tad jau būs jau 7 jau. Un lielā satiksme būs noskrējusies. Šitā kaut kā. Klāt tikšu. Un jā, lielā satiksme būs noskrējusies un varēs normāli aizbraukt, normāli atbraukt, un tad jau skatīsies, ko tālāk papilnēt. Nu, esam iekš to Rīgu, iekš to lielo Rīgu, kur ir nenormāls trafiks. Nenormāls trafiks ir Rīgā šodien. Es nesaprotu, kāpēc tā. Nu, kas te notiek šodien? Johaid ir ārā. Nu, labs vakars jūs mājās. Uzgriežam vairāk grādus un ģērbjamies nost. Metam mieru, principā. Metam mieru šovakar. Te patās, principā, pie finierīša. Un, jo bija tā, pulkstens principā bija 8. Un es vēl stundiņu varētu braukt. Un tā, lai rīt 6 varētu sākt, bet es domāju, es tagad no finieru sākšu 8 braukt, nu, cik tālu es tikšu, līdz kurienai es tikšu. Un tad pēc tam degošu dīrus meklēt, kur kaut kāda, nezinu, grāvu malu, kaut kāda ielas šosejas malu, kur mesti mierā un kur likties gulēt. Es domāju, tad nu nafik, te es labāk 8 te padās pie finieru normāli nomet mierā, te neviens man netraucē, liekos gulēt.
un rīt vienkārši stundu ātrāk sākšu. Un tās arī darīšu, droši vien kaut kādos 5 jau sākšu braukt. Un močīšu tālāk, jā, tāpēc es zinu, ka citi džeki jau mauc tur līdz naktī un mauc tur līdz 10, 11, tur vēl 12 krāmējās, un tad guļ, tad un kaut kādu 9 tur kaut kur brauc, jā, bet es nezinu, es labāk nomet mieru ātrāk un tad vienkārši ātrāk sāku, es nezinu, kā jūs jau zināt, es esmu agrais putns un tad es labāk tā daru, tā kā, jā, tā kā uzēdu vakariņas, ko nu es tur uzēdu, žāvētas vistas stilbu, kefīru, maizīti, tas arī viss, principā, ko es, jogurtu vēl apēdu vienu, otrs palika rīt brokastīm, banāni palika jogurts brokastīm, kas te vēl ir ābols, proteīna batoni, viss, neko, celsies, uzēdīs kaut ko un mauks tālāk uz Raganu. Jābrauc uz to pašu krautu, atpakaļ uz Raganu, jāpaņem papīreni, būs jāved uz skulti. Skultē paņemsim baļķīšus uz Launkalnu, tad uz Launkalnu nodosim tos, tad vietējo kaut kādu krāviņu, un tad jau būs droši vien vakars jau, un piekdien būs kolosāli nošancēta. Tā kā skatīsies, kā mums tiesa tiem laikiem, jo es jau rēķinu jau tur uz to Launkalnē, tur dabūs pāris stundas tupēt, kā vienmēr. Tas ir 2 stundas, tas ir kā minimums, lai tur nodot kokus. Nezinu, kāpēc, jā, bet, kā ir, tā ir. Tā kā tā kaut kā, es nezinu vairāk, ko teikt, man jau gulta ir uzklāta, un jāparūlē telefons, un principā, jāliekās arī būs slīpi. Davai, tiekās rīt. Ko, labs rīts visiem, kam tik nelabs rīts. Man tīri ok rīts, pašņāts bišķiņ normāli. Kā normāli, tāds saraustīts miegs, bet kaut ko bišķi pagulēja. Citreiz ir bijis sūdīgāk, tā kā nav tik traki. 5:30 uzēdīšim jogurtiņu. Jogurtiņš ar zemeņu garšu. Banāniņš ar banānu garšu. Iedarbinās autiņu. Jānoiet riņķī apkārt. Jāpadauz par ratiem. Maucam uz Raganu, pie Raganām. Skatīsimies, kā tur būs, jo es ar vīriem skatījos, Viģikos ir drūmākie sniegi, Smiltenes pusē viss balts, te viss ir zaļš, ir līs lietus tāpadās, +2 kaut kādi, šodien vispār būs laikam +6 grādi kaut kādi. Tā, jā. Neko normāli. Ir labi. Pamočīšu šodien, piekdien. Cerēsim, ka puslīdz laicīgi varēs pabeigt. Kādiem 6 būtu ok, +- priekš piekdienas. Un visu. Un rīt jau būs citas lietiņas, ko pafilmēt. Es nezinu, kurš Viģiks tiks pirmais ielikt, šitais vai nākošais, ko es sestdien filmēšu. Sestdienas bišķi, jāskatās, cik daudz tur filmēt, cik nefilmēt, bet ir tā doma. Mēs laižam visu ģimeni uz Bīriņu pili. Kādu laiku atpakaļ rezervēju tādu ģimenes atpūtu, ģimenes brīvdienas, 2 pieaugušie, 2 bērni. Bīriņu pilī, tāpēc, ka manēji tur baigi patīk tas ugunsgrēks, un es ar tāpat viņu esmu redzējis, domāju, tīri inčīgi, kaut kad vienreiz ienāca tāda ideja. Tad principā aizlaidīsim tur vakariņas, baseini, pirts, tur nakts un brokastis un tā tālāk. Apskatīsimies, kā tur ir kaut kāda fočēšanās vēl ar šitiem personāžiem iekļaut cenā, bet es īsti nesaprotu, kas tur būs. Ne jau tur personāži stāvēs un gaidīs mūs, ka mēs nofočēsimies viņiem. Nezinu, kaut kāds plakāts vai kaut kādu no kartona izgriezumu. Karoči redzēs, to jau redzēsim, tad, kad mēs tur tiksim. Tas tā, maziņš ieskatiņš. Redzēs, varbūt jau to video jūs redzēsiet pirmo. Kas to, lai sazina. Tā kaut kā labi, pietiek pļurksēt, noēdīs fiksu jogurtu, parolēs bišķi telefonu un turpinām rosīties. Ko? Tā. Ņemam priedes papīreni. Tā tad kur arī viņi būs. Priedes papīra malka. Jā. Noņem šito pirmo rindu, un tad tur vēl otrā pusē tālākā rinda, bet
Šitais man ir īsais ķeks. Citiem ir garāks, tiem vieglāk ir aizsniegt otro rindu. Man bišķi grūtāk. Bet, nu, aiztiksēt jau varēs. Nu, te ir vest, un vest. Šitā krautuve nebeidzām. Bet vienīgais tas, ka, ja te turpināsies šitādi plusi, tad drīz var sākt rasties problēmas šitai krautuvē. Pagaidām jau viss ir ciecelta kā akmens, vēl bišķi arī snieģelis ir. Un liels krusts, kur apmest ripā. Tā jau viss ir čikītī, bet, nu, jā, lai bišķiņi pieturās tas atkusnīts, lai var novākt šito krautuvu, arī te jāsūt rītīgi brigādi iekšā. To te viens atbrauc kaut ko paķer, otrs kaut ko iebrauc paķer un tā te lēnā garā čubiņš to krautuvu. Gaismas, kur ir? Bam, bam. Prožektori iekšā, siltumiņš iekšā, durtiņas ciet. Durvis netīrs, bet te gumija visu laiku nāk ārā. Durvis netīri, bet nav baigā jēga viņas tīrīt, ka viņas momentāli atkal netīrs pēc tam ir. Nu, ko tad vēl jums pastāstīt? Nekas jau baigi nav ko stāstīt, bet ir baigā ideja. Varētu pamēģināt, varētu satikties ar kādu kocīti kaut kādā krautuvē, kaut šitajā te pašā. Un uzfilmēt tādu interesantu video, ka es mēģinu strādāt ar citu fiskaru. Nu, vai nu ar, es zinu, vai nu ar šito te, nu, kur ir tikai 2 kloķi, ja, jūs jau sapratā, vai arī, es zinu, čali, kuram ir joystick, kur varētu mani joystickiem pamēģināt pastrādāt. Tas būtu interesants vidiks, ne? Ritīgs actions būtu. Kā tad buffam sanāk ar pilnīgi kaut ko savādāk, ja? Jo šitais te ir, nu, šitās 2 kloķi, laikam, cik es saprotu, nav visiem, nav daudziem, bet jā, tas būtu inčīgs vidiks. Labi, davai, es nezinu, pātrināt, te kaut ko nepātrināt, blin, kas te pa līkiem urķiem. Līgos urķus man nevajag. Nu, skatīsies, labs ir, davai, šancējam. Depo on the beat. Dargie skatītāji, metam mieru, nedēļa ir noslēgta, piekdienas vakars, jau krēslo, jau tumso, drīz tumsiņš. Nevar saprast, vai kamera netīra, vai kas tur ir. Labi, tāpat jūs man tur tumsiņā, krēsliņā redzat. 5:05, braucam jau uz bāzi. Tāda, nu, priekš piekdienas ideāls nobeigums. Es gribēju teikt tāda īsā diena, bet, nu, ņemot vērā to, ka es 5 no rīta sāku, tad nekāda īsā jau nesanāk. Īstenībā priekš piekdienas super garā diena, bet neko tā normāli uzstrādāju. Un puslīdz laicīgi arī tiek beigts. Vasarā, zin kā, gribās ātrāk vēl tur kaut ko vēl var dārzā padarīt vai kā. Nu, vasarā arī ilgāk tumšāks, ilgāk gaišāks. Bet, nu jā, nu ir okei. Jā, braucam uz bāzi, metam mieru un tā, brīvdienas var atpūsties. Tā kā vairs neko nav ko teikt, metam mieru filmēšanai un tiekamies nākošais vidikos. Davai, čau!